Brankavas vecpiebalgā mušmiris dzīvo. Čau visiem, te es Paula, un šodien esmu kopā ar šiem jaukajiem jauniešiem, kuri filmē video. Jā, labdien! Iepazīstiniet paši ar sevi. Tagal. Labi, kā tev sauc? Paus. Jā. Gustos. Paus. Un šodien mēs uzfilmēsim izaicinājumu, kurš sauc, kā mēs viņu nosauksim? Klusē telefoni? Šī būs mūsu versija par klusajiem telefoniem. Tā kā es ceru, ka jums patiks, un sākam šo video. Būja. Šīs spēles noteikumi ir tādi, ka būs viens vadītājs, kura būšu es, un es tā kā nolasīšu vienu ļoti dīvainu teikumu tam cilvēkam, kas būs man blakus. Tas nav noteikts cilvēks, vienkārši no nejaušības principa, un tad es vienkārši viņam nolasīšu teikumu. Viņš tikko nedzirdēs, jo viņam būs skaļa mūzika, tad viņam no lupām ir jānolas, ko es teikšu, un tad šis cilvēks teiks nākamajam cilvēkam, un tā būs līdz galam, un pēdējais cilvēks skaļi pateiks, ko viņš dzirdēja. Vai nedzirdēja, to mēs nezinām. Un tad jau sākam. Gustavs būs pirmais eksperimenta trusītis. Ok, tu vari slēgt iekšā. Tu dzirdi? Nē. Kā tu atbildēt? Es dzirdēju, ka šodien ārā sniegs, Sniegs. un nevarēs sauļoties. Un nevarēju saņemties. Es dzirdēju, ka šodien ārā Lēnā. es Nu nerunā, tik skaļi dzirdu tad. Es dzirdēju, Dzirdēji? ka šodien ārā saulains Saukājies? laiks. Kāds? Labi. Un snieg. Skrēja? Sniegs. Dziedāji? Jā. Es šodien ārā skrēju. Rēju? Nav rēju, nu. Ar suni. Jā, kaut kas tāds. Pasaki vēlreiz, ko tu domā. Es šodien ārā skrēju ar suni. Patiesībā bija, es dzirdēju, ka šodien ārā sniegs un nevarēs sauļoties. Nopietni. Es teicu, Es dzirdēju suni kaut kāds. Visiem ir suns. Es dzirdēju ka suni. šodien saulains laiks un ārā sniegs. Es dzirdēju suni un vienkārši izdomāju, ka tā ir suni. Tagad tu būsi pirmā. Latvijā pārdod roltonus tirkīs zilā krāsā un tie garšo pēc melenēm. Es atnācu tikos uz veikalu un Šodien ārā nopirku šokolādi un visu. ar suni. Viss. Es šodien Zviedri Biju ārā Bibliotēkā. ar suni. Kas? Ar suni. Viss. Aizšūsim. Ko tu dzirdēji? Es Zviedri šodien bibliotekā aizšuva. Tādi. Patiesībā bija. Latvijā pārdod roltonus tirkīs zilā krāsā un tie garšo pēc melenēm. Nopietni, kur bija šokolādes? Dzirdēju, skaidri šokolādu var. Baumo, ka balmierieši ir ļoti gudri un talantīgi hotdogu cepēji. Baumo, ka valmierieši ir ļoti gudri un zinoši. Baumo, ka valmierieši ir ļoti gudri un zinoši. Ak, Dievs. Brankavas vecpiebalgā mušmiris dzīvo. Brankavas vecpiebalgā mušmiris dzīvo. Ko tu dzirdēji? Parāda savu suni un filmē? Vai kaut ko tādu? Patiesībā bija. Baumo, ka balmierieši ir ļoti gudri un talantīgi hotdogu cepēji. Zinātniski ir pierādīts, ka Coca-Colas dzeršana palīdz pret vēdersāpēm.
Zinātniski pierādīts, ka Coca-Colas dzeršana palīdz pret vēdersāpēm. Ko? Zinātniski pierādīts, ka Coca-Colas dzeršana palīdz pret vēdersāpēm. Zinātniski pierādīts, ka krokodils Dandijs dzīvo 13 gadus. Zinātniski pierādīts, ka krokodils Dandijs dzīvo 13 gadus. Un tā, ko tu dzirdēji? Citādi mans suns iet gulēt. Kas mums ar tiem suņiem visādi? Patiesībā bija, kā bija? Zinātniski pierādīts, ka Coca-Colas dzeršana palīdz pret vēdersāpēm. Jā. Ok, tas arī bija viss šim videoklipam. Paldies, ka noskatījāties. Noteikti abonējiet šo cilvēku kanālu. Viņu links būs lejā aprakstā. Un tad tiekamies nākamajā video. Atā! Jūs arī jāmāt tagad ir. Atā! What you want, what you gonna do?